Saminēts klāt esošais. Gribu nolasīt ģenerāla pilnvaras pielikumu dievišķajā brīvajā gribā. Pielikums ir brīvās gribas paušanas dokumentam. Dievišķu nemirstīga dvēsele, dzīva sieviete, Indra Alberta meita, varas un suverenitātes nesēja, galvenā un vienīgā ģenerāla izpildītāja savai dievišķajai mantai, kas man uzticēta, un brīvās gribas paušanas dokumentu, uz brīvās gribas paušanas dokumenta pamata, kas apstiprināts 5. janvārī 2024. gadā, pulkstenis 14:30 un stājas spēkā nekavējoties. Es dzīva sieviete Indra Alberta meita esmu vienīgā savas fiziskās un juridiskās personas Indras Štrausas Jansones personas kods 241072 12262, dzimšanas dati 1972. gada 24. oktobris ar vārdiem 1972. gada 24. oktobrī, kas reģistrēta ar dzimšanas reģistra ierakstu numur 15, kurā norādīts, ka dzimusi dzīva sieviete meitene uz ārstniecības iestādes ārsta izziņas pamata. Izdevējs Aknīstes zonālā slimnīca ģenerāla pilnvarotā, kuras offiss atrodas Krišās, Ķoņu pagastā Valmieras novadā LV 4247 Latvijas teritorijā. Kam ir adresēta šī pielikuma sadaļa? Visām fiziskām un juridiskām personām, valsts iestāžu amatpersonām, komercsabiedrībām un iestādēm, biorobotiem, būtnēm, kas nav no cilvēku rases un citiem, kurus šeit neesmu pieminējusi. Ģenerāla pilnvaras pielikums dievišķā brīvā griba. Publiski paziņoju, ka es, Indra, dzīva sieviete Alberta meita, esmu stājusies ģenerāla pilnvarotās amatā arī savai fiziskajai un juridiskajai personai. Indrai Štrausai Jansonai, personas kods 241072 12262, dzimšanas datums 1972. gada 24. oktobris, ar vārdiem arī. Kategoriski aizliedzu izmantot manas fiziskās un juridiskās personas datus, kas nodoti manā rīcībā, pase, autovadītāja apliecība, invaliditātes apliecība, automašīnas tehniskās reģistrācijas dati, automašīnas valsts numurzīme, telefona numurs, pasta un dzīvesvietas adrese un citus datus, kas tiešā vai netiešā veidā attiecas uz manu fizisko un juridisko personu, kuras pārvaldniece un vienīgā patiesā labuma guvēja šobrīd un uz visiem laikiem esmu. Es, dzīva sieviete Indra Alberta meita, šī dievišķā brīvā griba stājas spēkā nekavējoties, bez zaudējumiem. UCC 1/108, 1/108.4. Galvenā pārvaldniece un ģenerāla izpildītāja Indra Alberta meita 7. janvārī 2024. gadā uzrakstīts, tas ir 15:05, parakstīts un apstiprināts. Kategoriski aizliedz bez manas informēšanas un piekrišanas izmantot manas fiziskās un juridiskās personas datus, pār kuriem pārvaldu, jebkādas darbības vai bezdarbības rezultātā, kas saistīts ar fizisko un juridisko personas datu izmantošanu un ievadīšanu, kā arī apstrādi, kā arī mana dievišķā mantojuma, mana ķermeņa, kas ir dzīves ar miesu un asinīm, izmantošana jebkādos nolūkos, izmantošana un aizskaršana, kas pieder man, dzīvai sievietei Indrai Alberta meitai, kas attiecināmi uz pozitīvām tiesībām, kanonu 2034, kad vīrietis vai sieviete ir pilnvarotā pārvaldnieka statusā vienam vai vairākiem trastiem, kas saistīti ar fiziskās vai juridiskās personas īpašumu, ģenerāla pilnvarotā izpildītāja vieta ir vakanta. Tomēr, kad vīrietis vai sieviete, demonstrējot kompetenci, viedumu, samierināšanos un parādu, ir devusi publisku paziņojumu par to, ka ieņem ģenerāla pilnvarotā amatu par savu fizisko un juridisko personu, neviena aizbildņa valsts amatpersonas, aģenta vai fiziskas personas darbības vai bezdarbības rezultātā nav tiesību, un tie nevar pārņemt šīs pilnvaras attiecībā uz viņu īpašumu. Ar šo paziņoju, ka šis dokuments tiek publicēts manā YouTube kanālā, manā personīgajā Telegram kanālā, kā arī laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Cieņā dievišķā un nemirstīgā dvēsele, dzīvā sieviete Indra Alberta meita, 7. janvārī 2024. gadā. Dokuments atkal ir parakstīts ar autentisku parakstu, zīmogu,
izveidots. Vairāk lapas, 2 lapas. Paldies, ka skatījies. Paldies par uzmanību.